Biedrība Tiesiskums LV šim mērķim arī nodibināta. Kā jūs teikt, ko tā apvieno un pulcē, un kāpēc vispār tad iznāk vajadzīga domu biedru grupa, lai aizstāvētu tiesības? Tad mums tā varbūt... Tiesības. Šeit varbūt es sākšu ar to, ka, piemēram, vakar krustpunktā man jautāja, ko advokāti var darīt, lai stiprinātu tiesiskumu. Tas ir viens no tādiem veidiem. Šis projekts kā tāds nav pilnīgi svaigs, nav tikko radies. Apmēram gadu tika veikti pētījumi par to, kāda ir ārvalsts prakse. Mērķis šīs biedrības izveidošanai ir apvienot spēkus tad advokātu, ne tikai tie, kas ir izveidojuši biedrību, bet visu advokātu Latvijas spēks, lai panāktu to, ka valsts tomēr arī atbild par to, kur ir rīkojusies nepareizi. Jo nevar būt tā, ka tur, kur persona kaut ko pārkāp, viņam ir atbildība administratīvā, civiltiesiskā, kriminālā, bet valsts nodarot kaitējumu par to neatbild. Un šis ir tāds solis uz to, lai mēģinātu šo sistēmu mainīt. Šajā gadījumā tas, ko mēs varam darīt visu iespējamo, lai tie cilvēki, kuri ir samaksājuši faktiski nepamatot, veikuši maksājumus un veikuši ilgstošā periodā, saņemtu kaut daļu šo naudu atpakaļ. Tas, par ko mēs iestājamies, ir, lai šos līdzekļus saņemtu kaut daļu atpakaļ. Tātad maznodrošinātās grupas, pensionāri, pirmās grupas invalīdi. Iet sarunas šobrīd arī par skolotājiem, kad viņiem varētu tikt kaut kas kompensēts, jo tās ir pietiekoši lielas summas, ko cilvēki ir samaksājuši. Un nebūtu tiesiski un pareizi no jebkura viedokļa, ja mēs gribam cienīt valsti un visu šo pārvaldes sistēmu, kad tas paliek tā neatrisināts. Pēc tam arī parlamentārā izmeklēšanas komisija atzina, ka tas nav pareizi. Un faktiski šis apstākļu kopums, faktu kopums liecina par to, ka darbības bija nelikumīgas. Un tātad ir jābūt kādam mehānismam, kādā veidā tātad cilvēkiem, ja viņi maksājuši, tiek tas atlīdzināts. Par jums ir jau interesējušies arī tie, kas varētu iespējams bloķēt kādas jūsu iniciatīvas. Proti, vai kādu pretspār iespējamo jūs sajūtat? Šobrīd nē, bet tas varētu būt iespējams, jo ne visi ir ieinteresēti. Sevišķi, ja mēs runājam par tiem, kas guva peļņu tajā laikā no šī nelikumīgās schēmas, tā diemžēl to var nosaukt. Varētu būt, ka viņi nebūtu ieinteresēti, ka viņiem tagad kaut ko nāktos atmaksāt. Bet tiesiskums ir tiesiskums.